Daudzi cilvēki saka, ka augstās dienās jūsu automašīnas akumulators var nedarboties tik labi, bet patiesībā lielākais ļaundaris nav augstums, bet gan karstums. Šodien es tev parādīšu, kāpēc automašīnu akumulatori karstā klimatā nolietojas ātrāk. Vai tu esi kādreiz aizdomājies, kāpēc lielākā daļa cilvēku uztraucas par automašīnu akumulatoriem bargā ziemā? Bet varbūt viņiem vajadzētu vairāk uztraukties par vasaras karstumu? Tas šķiet pretrunā ar intuīciju, bet patiesībā ekstrēms karstums ir daudz kaitīgāks jūsu automašīnas akumulatoram nekā augstums. Lai gan daudzi uzskata, ka galvenais ļaundaris ir sals, patiesībā tieši augstas temperatūras nodara vislielāko kaitējumu un neatgriezeniski saīsina akumulātora kalpošanas laiku. Un tieši tāpēc šodien mēs izpētīsim, kā karstums ietekmē mūsu transporta līdzekļa svarīgākās detaļas. Bet kā tieši darbojas automašīnas akumulators, lai temperatūrai būtu tik svarīga loma? Jebkurš akumulators darbojas pateicoties iekšēji notiekošām ķīmiskām reakcijām. Kas notiek akumulatora iekšpusē? Ir elektrodi un elektrolīts, kas darbojas kopā, lai radītu elektrību, kad jūs iedarbināt automašīnu. Šīs ķīmiskās reakcijas ir ārkārtīgi jutīgas pret temperatūru. Kad ir augsts, ķīmiskās reakcijas dabiski palēninās, samazinot pieejamo veiktspēju tajā brīdī. Bet tas patiesībā pagarina akumulātora kalpošanas laiku, jo reakcijas notiek lēnāk. Bet kas notiek, kad ir karstums? Tās pašas ķīmiskās reakcijas ievērojami pātrinās, radot daudz lielāku iekšējo aktivitāti. Šī pātrinātā aktivitāte ir atslēga, lai saprastu, kāpēc karstums tik ātri iznīcina akumulators. Kad jūs pakļaujat automašīnas akumulatoru ārkārtējam karstumam, jūs būtībā pātrināt visu akumulatoru ķīmiskās novecošanās procesu. Jo augstāka temperatūra, jo ātrāk notiek šī novecošanās. Pētījumi rāda, ka akumulatori, kas tiek pakļauti 45 grādu temperatūrai, degradējās vairāk nekā 2 reizes straujāk salīdzinot ar tiem, kas tiek turēti 25 grādu temperatūrā. Lai to liktu perspektīvā, tas nozīmē, ka akumulators karstā klimatā pēc 200 uzlādes cikliem var zaudēt aptuveni 6,7% no savas ietilpības. Savukārt tas pats akumulators mērenā klimatā zaudē tikai 0,3%. Šī atšķirība šķist neliela, taču mēnešu un gadu laikā uzkrātais efekts ir postošs. Bet kas tieši notiek akumulātora iekšienē, lai karstums to bojātu? Patiesībā vienlaikus notiek vairākas kaitīgas lietas. Pirmkārt, spēcīgs karstums liek akumulātora iekšienē esošajam elektrolītam, kas ir būtisks šķidrums ķīmiskajām reakcijām, sākt iztvaikot. Kad elektrolīts iztvaiko, ķīmiskās reakcijas vairs nevar notikt normāli, un akumulators zaudē spēju uzglabāt un nodrošināt enerģiju. Turklāt svineskābes akumulatoros, kas ir vēl biežāk sastopami tradicionālajās automašīnās, karstums pātrina sulfatāciju, procesu, kurā uz akumulatora plāksnēm veidojas svina sulfāta kristāli. Šie kristāli samazina akumulatora efektivitāti un kalpošanas laiku. Ir arī vispārējais iekšējo komponentu nolietojums, jo karstums palielina mehānisko un ķīmisko slodzi uz visām akumulatora daļām. Bet vai akumulatora darbības ilgums tiešām tik ļoti atšķiras dažādos klimata apstākļos? Skaitļi to pilnībā apstiprina. Saskaņā ar patēriņa datiem un neatkarīgiem pētījumiem, automašīnu akumulatori ASV dienvidu štatos, kur karstums ir pastāvīgs, kalpo vidēji par 17 mēnešiem mazāk nekā akumulatori vēsākā klimatā ziemeļos. Vai tu izteiktu konkrētāk? Kamēr tipisks akumulators mērenā klimatā var kalpot no 3 līdz 5 gadiem, tas pats akumulators karstā klimatā, piemēram, Brazīlijā vai Floridā, var kalpot tikai 2 līdz 3 gadus. Un tas ir ievērojams kalpošanas laika samazinājums, kas nozīmē daudz biežākas nomaiņas izmaksas tiem, kas dzīvo karstos reģionos.
Bet kā ārējais karstums ir saistīts ar akumulātora iekšējo siltumu? Daudzi cilvēki neapzinās, ka temperatūra motora nodojumā ir vēl ekstrēmāka nekā ārējā gaisa temperatūra. Motora nodalījumā temperatūra var sasniegt daudz augstāku līmeni nekā ārējā vide. Īpaši, ja automašīna ilgstoši stāv saulē vai ja motora dzesēšanas sistēma nedarbojas perfekti. Turklāt pati akumulātora darbība rada siltumu. Kad akumulators nodrošina automašīnu ar enerģiju vai tiek lādēts ar ģeneratoru, notiek iekšējas ķīmiskās reakcijas, un tas rada siltumu kā blakus produktu. Jau karstā klimatā šis papildus siltums no paša akumulatora nevar pienācīgi izkliedēties, radot bīstamu ciklu, kurā karstums bojā akumulatoru, kas savukārt rada vēl vairāk siltuma. Bet vai ir veidi, kā pasargāt akumulātoru no pārmērīga karstuma? Jā, ir. Pirmais un vienkāršākais veids ir, ja iespējams, vienmēr novietot automašīnu ēnā. Ar garāžu vai nojumē novietota automašīna var samazināt motora nodalījuma iekšējo temperatūru. Tāpat ir svarīgi regulāri pārbaudīt automašīnas uzlādes sistēmu, jo pārlādēts akumulators karstā laikā bojājās vēl ātrāk. Akumulātora tīrība un korozijas neesamība uz spailēm arī palīdz, jo korozija samazina efektivitāti un veicina lielāku siltuma rašanos iekšpusē. Visbeidzot, ārkārtīgi karstos reģionos daži automašīnu īpašnieki iegulda motoru nodalījumu siltumizolācijā vai atbilstošās ventilācijas sistēmās. Dažos modeļos akumulātoram ir pārsegs vai izolējošs pārklājs, lai pasargātu akumulātoru no motora bloka temperatūras. Jūsu viedoklis mums ir svarīgs. Tāpēc, ja jums patika šis video, abonējiet kanālu, ja vēl neesat abonējis. Nospiediet patīk pogu šim video. Un, ja vēlaties mums palīdzēt veidot šāda veida un citus saturus šajā platformā, apsveriet iespēju kļūt par biedru. Un palīdziet mums ar kafiju, ar siermaizīti un tiksiet pieminēts mūsu video. Vai vēlaties profesionāli augt vai apgūt jaunu tehnisku prasmi? Nolasiet QR kodu vai sekojiet saitei aprakstā un atklājiet lapu ar visiem kursiem, kurus mēs iesakām. Ko sakat? Vai zinājāt, ka karstums ietekmē jūsu akumulātora nomaiņu? Vai jums kādreiz ir nācies nomainīt akumulātoru īsā laika posmā, un jūs domājāt, kāpēc tā notiek? Atstājiet komentāros savu viedokli, es vēlos to uzzināt. Šeit blakus ir divas interesantas video iespējas, kuras jums noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu zinkāri. Un, ja vēlaties mūs atbalstīt, nospiediet patīk, abonējiet kanālu, ieslēdziet paziņojumu zvaniņu un apsveriet iespēju kļūt par kanāla biedru. Tālūk, inženierijas cienītāji! Liels sveiciens un tiekamies nākamajā video!